Miega slimību centrs ir šaura profila privātklīnika ar multidisciplināru pieeju dažādu miega traucējumu ārstēšanai. Visbiežāk tie ir pacienti ar tādiem traucējumiem kā krāpšana, miega apnoja un bezmiegs. Šogad klīnika ir ieguvusi jaunas plašākas telpas Skandu ielā 7 Imantā, kur ērti var nokļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar automašīnu. Pie klīnikas ir liela bezmaksas stāvvieta apmeklētājiem, kā arī velo novietne. Klīnikā konsultē ārsti ar lielu pieredzi tieši miega medicīnā. Miega slimību centrs piedāvā dažādu miega traucējumu diagnostiku un ārstēšanu kopš 2006. gada. Miega slimību centrs sniedz plašu spektru maksas pakalpojumu miega traucējumu jomā un tādus valsts apmaksātus pakalpojumus kā miega polisomnogrāfija, miega latentuma tests, miega poligrāfija, kapnogrāfija un asinsgāzu analīze. Miega polisomnogrāfija ir miega diagnostikas zelta standarts. Tā notiek klīnikas laboratorijā visas nakts garumā. Pacients ierodas uz klīniku vakarā, māsiņa pacientu sagaida, iepazīstina ar procedūras gaitu, piestiprina sensorus dažādu parametru fiksēšanai un pacients dodas gulēt. Visu nakti diagnostikas procesam no blakus kabineta seko līdzi miega māsiņa, kura savā ekrānā redz gan visus parametrus, gan arī pašu pacientu caur speciālo infrasarkano kameru un dzird pacientu pateicoties kamerā iebūvētajam mikrofonam. Pateicoties vismodernākiem Vācijas ražotāja Lovensteina polisomnogrāfiem, pacients var arī sarunāties ar māsiņu, neizkāpjot no gultas. Klīnikā tiek izmantotas Somijā ražotas ergonomiskās motorizētas gultas, ortopēdiskie spilveni un hipoalerģiska gultas veļa. Ja ir nepieciešams veikt miega latentuma testu, tad tas notiek pa dienu. Telpa tiek aptumšota, pacientam tiek piestiprināti dažādus parametrus fiksējošie sensori un izmeklējums var sākties. Kapnogrāfijā ir izmeklējums, kad ir nepieciešams noteikt ogleskābās gāzes līmeni asinīs. Procedūra ir nesāpīga, jo notiek caur ādu, stiprinot speciālos sensorus uz auss lipiņas vai pieres. Ja pēc diagnostikas veikšanas ir nepieciešams uzsākt CPAP terapiju, tad pacientam tiek pielāgota terapijas iekārta ar masku un pacients dodas ārstēties mājās un miega slimību centra ārsti un māsiņas kontrolē terapiju ar telemetrijas palīdzību. Aizpildiet testu mājaslapā, noskaidrojiet savu risku un piesakieties uz vizīti pie klīnikas speciālistiem. Miega slimību centrs parūpēsies par jūsu miegu.